Dāmas un kungi, godātie Tautas partijas kongresa delegāti. Es domāju, ka partijas priekšsēdētājs jau ļoti precīzi iezīmēja tos 3 galvenos jautājumus, par kuriem šodien mums šeit kongresā būtu jārunā. Tas ir aizvadītās vēlēšanas un mācības, kas ir gūtas šo vēlēšanu laikā. Tie ir jautājumi, kas saistās ar partijas nākotni, un tie jautājumi, kas ir būtiski Latvijas valstī kopumā. Pirms es varbūt dalos dažās savās pārdomās par šiem tematiem, es gribētu sākumā teikt, ka es vēlētos, ka tas netiek uztverts kā kaut kādi, manas teiktais netiek uztverts kā kaut kas, kā nomaļas stāvošā padome. Tas, ka varbūt šobrīd mana pastāvīgā darba vieta neatrodas Latvijā, un tas apstākļis, ka likuma interpretācijas dēļ man nebūs iespējams kādu laiku nākotnē būt Tautas partijas valdē, tas nenozīmē to, ka notiekošais valstī man interesē tikai kaut kādā šauri profesionālā izpratnē, un notiekošais partijā man neinteresē nemaz. Ir tieši pretēji, es domāju, ka šī nelielā ģeogrāfiskā distance varbūt ļauj paskatīties uz lietām no cita redzes leņķa, un jebkurā gadījumā tas nav mainījis manu pārliecību kādu laiku atpakaļ iesaistoties Latvijas politikā, ka tikai aktīva pilsoniska pozīcija ļaus Latvijā mums virzīties uz priekšu. Un tādēļ es esmu vienmēr gatavs gan ar savu pieredzi, padomu dalīties ar mūsu ikvienu partijas biedru. Tātad dažos vārdos par vēlēšanām un to mācībām. Priekšsēdētājs savā runā jau ļoti daļrunīgi apzīmē to situāciju, kad viņš atgriezās atpakaļ partijas vadībā, ka tas ir bijis brīdis, kad šīs eskalātora kāpnes nesa partijas popularitāti uz leju. Un tā ir taisnība. Bet tas, manuprāt, kas netika pietiekoši skaidri apzināts, ka tieši tajā brīdī, ka šī trajektorija iet uz leju, tas ir tas brīdis, kad visvairāk un vispirms ir jārūpējās par partijas tā dēvēto cietu atbalstītāju. Ir jādara viss, lai viņu noturētu, lai šis tradicionālais atbalstītājs neapjuktu, neapmulstu. Un man liekas, ka tas ir tas, kas mums īsti neizdevās. Jo faktiski startējot vēlēšanu apvienībā par labu Latviju, mēs tikām, gan ar mūsu piekrišanu, bet tomēr mēs tikām ierauti procesā, kas tika virzīts uz iespējami plašu jaunu atbalstītāju piesaistīšanu. Mēs mēģinājām piedāvāt lietas, kuras īstenībā nav raksturīgas mūsu partijai. Un tas, manuprāt, savukārt ļoti samulsināja dažu labu Tautas partijas tradicionālā vēlētāju. Es domāju, ka daži piemēri ir jau minēti arī publiskajā telpā, vai tas attiektos, piemēram, uz diezgan radikālu un pietiekami nesagatavotu priekšlikumu par Bībeles mācību skolās, vai tas attiektos uz mēģinājumu mest kaut kādus jaunus tiltus uz citu etnisku grupu vēlētājiem, īpaši Rīgā. Es domāju, arī tas netika pietiekoši labi sagatavots. Un tie bija, manuprāt, daži no vairākiem nopietniem iemesliem, kāpēc Tautas partijas tradicionāli atbalstītāji, vismaz daļa no viņiem šajos piedāvājumos neatpazina Tautas partiju kā savu interešu potenciālu aizstāvi. Un vēlēšana dienā 8. sarakstu vienkārši nolika malā. Un es domāju, ka te tieši arī slēpjās atbilde uz jautājumu par partijas nākotni. Es domāju, ka pirmkārt, ja partija spēja atgriezties pie savām vērtībām, ja partija spēja būt konsekventa savas politikas realizācijā un aizstāvēšanā, nemētājās līdzi kaut kādām īstermiņa konjunktūras vai īstermiņa aprēķina vajadzībām, reitingiem, es domāju, tad mēs spēsim atgūt spēcīgas pozīcijas Latvijas politikā. Otra lieta saistās ar jauno paudzi un godīgu un uzņēmīgu politiku. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut to nākotnē, vismaz tā situācija, kāda ir pat labam, ka godīgas politikas emblēmu ir monopolizējuši mūsu politiskie oponenti. Un es domāju, ka tieši jaunu cilvēku iesaistīšanās vislabāk varētu palīdzēt šo stereotipu laust.
Treškārt, es domāju, tā ir spēja koncentrēties uz sabiedrībai svarīgākām lietām, piedāvājot viegli saprotamus un skaidrus piedāvājumus. Es domāju, ka mums ir jāpanāk situācija, ka cilvēki asociētu Tautas partiju ar konkrētu politiku. Respektīvi, ja viņi dzird, ka kāds runā par zemiem nodokļiem, viņi atpazīst, tā ir Tautas partija. Ja runā par pragmatisku un veiksmīgu ārpolitiku, tā ir Tautas partija. Ja runā par mazu un efektīvu valsts aparātu, atkal tā ir Tautas partija. Atbalsts reģioniem visā Latvijā, Tautas partija. Šobrīd, es domāju, ka Latvijas politisko partiju galvenā problēma ir tieši šis konsekvences trūkums politikas realizācijā, un vēlētāji īstenībā ir apmaldījušies. Viņi arī vēlēšana dienā bieži vien lēmumu pieņem balstoties uz emocijām, un jāsaka, ka arī Tautas partija, diemžēl, savā līdzinājā politikā mēs esam grēkojuši šajā ziņā un nesam spējuši savu konsekvento politiku īstenot ļoti metodiski un stingri, lai neteiktu cieti. Un tas ir novedis pie tiem rezultātiem, kādi pat labam ir. Vēl par cilvēkiem, kā jau es minēju, es ļoti pozitīvi vērtēju to apstākli, ka Tautas partijā īpaši pēdējā gada laikā daudzi jaunie biedri, kas ir pievienojušies, tie tieši ir jauni cilvēki. Es domāju, ka Tautas partijas jaunatnes organizācijas aktivitāte ir redzama, un es domāju, ka jebkura partija, kas domā par savu nākotni, viņai jābūt priecīgai, ka viņai ir spēcīga jaunatnes organizācija. Jauni cilvēki, tas, protams, ir dinamisms, tie jauni risinājumi, varbūt kādreiz arī kāds pārgalvīgs priekšlikums, bet gala rezultātā tā, manuprāt, arī ir veselīga konkurence partijas iekšienē, kas jebkurai partijai, kas domā par nākotni, ir ārkārtīgi būtiska. Par aizgājējiem partijas priekšsēdētājs teica, ka mēs pakaļ nebaramies. Un droši vien jau kā arī nav jābarās, un parasti jau aizgājējiem saka vai nu labu vai neko. Bet es domāju, ka politikā tomēr ir nedaudz savādāk. Tādā izpratnē, ka ir saprotams tas, ka cilvēki maina savu politisko pārliecību, arī maina partiju. Ja viņi tajā partijā, kur atrodas, viņi nerod atbalstu savām politiskām idejām, ierosmēm, var sakot, ideoloģija, acīm redzot, nepasē. Bet tas, kas Latvijas politikā jau ilgus gadus ir noticis, ka daudzi cilvēki, kas ir politikā, viņi maina šo politisko piedarību konjunktūras dēļ, un tas ir ļoti žēl. Es domāju, ka šādu rīcību īstenībā tiek apstiprināts tautas valodā bieži pieminētā silas politika. Ka politiskās partijas ir sile, kur politiķi vienkārši grib pastrepties. Man vismaz tāda silas politika nav pieņemama. Visbeidzot par nākotni. Es domāju, ka Andris Šķēle jau ļoti precīzi iezīmēja tās galvenās tēmas, kas ir svarīgas Latvijas valsts nākotnē. Tā ir demogrāfija, tā ir izglītība, tā ir konkurētspējīga ekonomika, kas rada darba vietas un attiecīgi rada nodokļu ieņēmumus. Tie ir savstarpēji ļoti cieši saistīti procesi, un Andris, manuprāt, arī ļoti detalizēti iezīmē to ķēdi, kas saista kopā demogrāfisko bedri ar ieņēmumiem valsts budžetā, arī sociālā budžetā, ar spēju sekt tās vajadzības, kas Latvijai ir nākotnē. Un es domāju, ka mums ir ļoti skaidri jāatbild uz jautājumu, ļoti vienkārši jautājumu, vai mēs vēlamies, ka Latvijā nākotnē šos maksājumus veids mūsu bērni, vai to darīs importēti, nepieciešamības dzīti importēti viestrādnieki. Es domāju, mūsu partijai šeit būtu ļoti precīzi jādefinē sava attieksme, un viņa jādara skaidri Latvijas sabiedrībai. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība īsti neapzinās, ka tas tiešām ir valsts nacionālās drošības jautājums. Es domāju, ka mūsu vēlēšana programma saturiski ļoti labs pamats tālākiem piedāvājumiem. Mūsu oponenti gan bieži vien viņai piedēvēja populisma raksturu, bet kā tikko arī mēs dzirdējām no Edgara Zalāna, kā mēs redzam, bieži vien šie mūsu piedāvājumi jau parādās šī brīža valdības vai valsts institūciju darba kārtībā. Taču papildus tam, es domāju, ka mums ir jāapzinās arī tas, ka Latvijā mums jābūt gataviem ir tiem izaicinājumiem un tām vēsmām,
kas nerodās tikai šeit, kas objektīvi ietekmēs mūsu nākotnē. Norises pasaulē, norises Eiropā. Briseles gaitiņos ir tāds ļoti populārs teiciens: domā globāli, rīkojies lokāli. Un es domāju, tas ir tas arī, kas mums ir vajadzīgs. Tautas partijai mums ir ļoti precīzi jāsaprot un jāspēj piedāvāt risinājumi ļoti patiesi plašā jautājuma klāstā, kas attiecās uz procesiem pasaulē. Vai tas saistītos ar globālo finanšu satricinājumu pārvarēšanu, kas, kā mēs zinām, pasaulē nav beigusies. Vai tas saistās ar diskusijām Eiropā par tālāku iespējamu šī brīža vēl nacionālu valstu politiku harmonizēšanu? Vai tas attiecās uz lauku atbalstu, lauksaimniecības politiku, ņemot vērā tās zinātnieku un ne tikai zinātnieku diskusijas, ka varbūt iespējamā nākotnes lielā pasaules globālā krīze būs tieši saistīta ar pārtikas iztrūkumu? Vai tas saistās ar Eiropas Savienības jauno 7-gadu budžetu? Tās ir tēmas, kur mums ir jābūt gataviem piedāvāt savus risinājumus. Mums nav jābaidās to piedāvāt. Pienāks laiks, ka mums būs jāpieņem lēmums par šiem risinājumiem un būs arī jābūt atbildīgiem par šiem lēmumiem. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība grib redzēt spēcīgas partijas, spēcīgas līderus, kas nebaidās pieņemt lēmumus, kas nebaidās arī kādreiz zaudēt. Bet tas nedrīkst atturēt mūs no aktīvas politiskas rīcības. Lai mums veicās!